Labdien, draugi! Šoreiz vēlos padalīties ar vienu Facebook reklāmas konta auditu un padalīties ar divām nepilnībām, ko esam konstatējuši veicot šī konta auditu. Pirmā nepilnība, ko esam konstatējuši, ir pīkseļa neesamība. Jāsaka godīgi, ka bieži šādu nepilnību mūsdienas atrast vairs netik vienkārši. Tomēr jau daudz reklamdevēji zina, ko nozīmē pikseli un cenšas to aktīvi un enerģiski uzreiz pievienot, bet šoreiz paši bijām diezgan pārsteigti, ka esam atraduši tik fundamentālu un tik bāzes kļūdu, kā pīkseļa neesamība. Ja. Faktiski pīkseļa neesamība tas ir uzreiz, es teiktu, tāds dead end jūsu visam reklāmas kampaņam, ja mēs runājam no efektivitātes ziņas, ja mēs runājam, ka mums ir svarīgi pirkumi, pieteikumi, ROAS, ROI vai ne, šādas tie lielumi un cipari un rādītāji, un tad, protams, šim visam, faktiski biznesa fokusam, performance fokusam mēs varam likt tādu lielu jautājumu zīmi, vai ne? Lūk, bez pīkseļa. Ja? Tad bez pīkseļa tu nevari sekot līdzi, kā vai cik efektīvi strādā reklāma, cik pirkumus atnes reklāma, kāds ROI ir pirkumiem, tu nevari savākt arī mārketinga auditoriju, respektīvi ir daudzas lietas, ko tu nevari darīt, vai ne? Tā skaita tu nevari arī pateikt algoritmam, Facebook algoritmam vai Meta algoritmam, lūdzu, kur ir, tu zini, ko nozīmē mana konversija, tas ir pirkums, un tad optimizē visas manas reklāmas, lai man ir pēc iespējas vairāk pirkumu. To arī šādi vairs nevari pateikt algoritmam. Respektīvi, kad tev ir, pieņemsim, e-komerce vai lead generation, bet tu fokusējies uz to galveno rezultātu un tev nav pikselis, tad šis ir dead end. Lūk, līdz ar to mums uzreiz, mēs arī šeit varējām pabeigt auditu, īstenībā mēs arī dziļi tur neesam aizgājuši, jo ja tev nav audits, tad tur tālāk kaut ko pētīt, vairs nav lielas nozīmes. Lūk, tā kā silti iesaku arī jums pārbaudīt, vai jums ir tomēr pikselis, varbūt tomēr nav. Ja nav, tad jūs zināt, ko darīt. Un tad otrā nepilnība, ko mēs arī šeit tepat esam piefiksējuši, tas bija ļoti vienkārši, jo mēs esam paskatījušies, kādi kampaņu tipi ir, un tad piefiksējam, ka e-komercijai nav kataloga reklāmas. Ja. Grūti atrast pamatojumu, kāpēc e-komercija nav vai nebija kataloga reklāmas izveidotas, bet šajā gadījumā mēs to esam piefiksējuši, un tā nav laba praksa. Tomēr laba praksa ir, ka tu e-komercijā veido kataloga reklāmas. Cik mēs pēc savas pieredzes skatāmies strādājot ar e-komerciju, mums ir arī diezgan palieli gan budžeti, gan vairākas valstis mēs darbojamies ar e-komerciju, gan Latvijā, gan arī ārzemēs mēs palīdzam klientiem, mūsu e-komercijas klientiem augt. Un tad e-komercija, vai nevis e-komercija, bet kataloga reklāma ir uzrada ļoti labus rezultātus. Ja. Protams, daudz kas atkarīgs no tava zīmola, atpazīstamības produkta, tur ir, protams, virkne ar faktoriem, bet in general, ja mēs paskatāmies, ka Metai, Facebookam ļoti patīk banneru dažādību, vai ne? Un tieši kataloga reklāmā arī ļauj iedot Facebookam to banneru dažādību, jo, tu augšu pielada savu katalogu, produktu feedu, un cik tev ir tie produkti, tik tev ir arī banneri uz reklāmu, un tad Facebookam ir iespēja izvēlēties, un ja tev ir pikselis, tad tu uzreiz vari ļoti izdevīgi pateikt Facebookam, klausies, orientēs lūdzu uz pirkumiem, rekord tev katalogs, orientēs lūdzu uz pirkumiem. Protams, virzot e-komerciju, tas nav vienīgais veids, kā tu aug, vai ne, bet šis ir tas, kurš tev palīdz paņemt tas low hanging fruits, ja. Atkal, protams, tur ir daudz kas, vai ne, zīmola atpazīstamība, produkts, cena un tā tālāk, tur ir daudz kas ir jāpēta, bet kā mēs esam piefiksējuši, kataloga reklāmas strādā ļoti labi un dod tādus pārliecinošus rezultātus. Jā, viss ir kārtībā ar daudziem pārējiem nosacījumiem, bet in general
parāda ļoti labus rezultātus. Un šeit mēs esam piefiksējuši, ka nebija šis reklamas veids. Nu, lūk, tās divas nepilnības, ko mēs esam konstatējuši, un tad es arī jums ieteiktu ienākt jūsu Facebook vai Meta Ads kontos un paskatīties, vai jūs izmantojat katalogu reklāmu, ja jums ir e-komercijā. Ja? Viennozīmīgi nelaidiet garam šādu iespēju, tik fantastisku iespēju dabūt vai uzlabot rezultātus, jo katalogu reklāmas tik tiešām uzrada lieliskus rezultātus. Nav jāaizmirst, ka tas nav vienīgais, kas ir jādara, vai ne? Bet šis ir, tā teikt, low-hanging fruits, kas uzreiz jums var iedot diezgan labus rezultātus, un tad jūs varat padomāt par pārējo stratēģiju, par pārējām aktivitātām, un šis jau darbosies. Tas ir pats pirmais, kas ir jāpalēš. Nu, lūk, tas ir tas divas nepilnības, ko esam konstatējuši. Novēlējums veiksmiem, pārvaldot reklāmas kampaņas un visu labu!